Un tā ir liela tēma 2025. gadā nepolitisko augsto amatpersonu iecelšanu vai ievēlēšanu. Kā zināms, ļoti šis temats ir sāsinājies un ne labā nozīmē pēc epopejas pirmajās Latvijas bankas prezidenta vēlēšanās vai nevēlēšanās, ja tā varētu teikt. Nākamā gadā termiņš ir ne tikai valsts policijas priekšniekam. Termiņš, amatpilnvaru termiņš beidzas ģenerālprokuroram un augstākās tiesas priekšsēdētājām. Amatpersonu un politiķu, varbūt nav īstais vārds attiecības, bet miedarbība vai arī kritērija vai vēl kaut kas tam līdzīgs, tas ir jautājums. Šobrīd man tas gods strādāt 5. ministra vadībā. Katram ministram ir bijis savs redzējums par lietām. Jā. Teikšu tā, ir pamatā, 4 no 5 visi bija ļoti korekti. 5. es atļāvos dažreiz bortēt, ja tā drīkst izteikties taisni, bet es nesaukšu, kur. Bortēt var raksturot praksē, kāda ir policijas priekšnieka bortēšana? Bortēšana pieklājīgi. Ministrs kungs, es neesmu tiesīgs šo jautājumu risināt šādā veidā. Es nezinu, kuram šajā konkrētajā gadījumā bija taisnība un par ko bija bortēšana. Taču, lietojot šo izteikumu, tas jautājums nākamajiem amatiem un nākamām vēlēšanām ir, vai politiķi iecels tādus cilvēkus, kuri būs gatavi politiķus bortēt. Un kas būtiski darīt to nevis savās interesēs, bet valsts un sabiedrības interesēs.